Jūs Rankā kā ģimenes daktore strādājat 4 gadi, mazāk? 23. gada 1. janvāra. 3,5. Nu, esat iepazinuši šos pacientus, kā tad ir ar to veselības stāvokli? Kad noteikti šodien situācija noteikti ir labāka nekā 23. gada janvārī. Esam mēs diezgan pavilkuši arī pateicoties man felčerītēm, arī tos pasīvos, tiem, kam vienmēr viss ir labi, pavilkuši uz āru un arī šo to atraduši tiešām nopietnas lietas, kas tā kā prasa ārstēšanu un kas ir tā kā nostabilizēt. Mēs esam dzirdējuši onkoloģiju, ka ļoti daudz to gadījumu. Vai tas ir tāpēc, ka tā diagnostika varbūt ir tā, kad atklāja vairāk? Mazliet, es domāju, tomēr arī ir šīs te profilaktiskais darbs, un arī šogad jau ir vairāk. Onkoloģijas vispār paliek vairāk. Bet vai viņas paliek vairāk, vai mēs viņas vairāk atrodam, tad kā mēs nevarēsim nekad saprast, jo nav jau to salīdzinošo parametru. Līga Februālija ir tā kā oficiāli devusies pelnītā apņas vietā, taču ir, kas pārņem praksi. Jau strādā. Jaungulbenes iedzīvotāji ir jauna perspektīva, un es domāju, ka vieta atraduši ārste. Mums, teiksim, novadā ir sarežģījumi ar ģimenes ārstiem, vai mums tagad ir pietiekami? Mums ir ļoti labs nodrošinājums, neskatoties uz to, ka varbūt arī ģimenes ārsti ir cienījama vecuma ģimenes ārsti, bet man ir personīgi bijis saruna, patreiz viss notiek. Mums šī joma ir sakārtota. Bet pašvaldība taču turpina ar stipendijām atbalstīt topošos mediķus, ja? Jā. Tas viss notiek. Jā. Bet es saku, vienīgais, kur mums ir baigā gribošana, ir ar zobārstniecību. Vienīgais, es varu teikt, ka mūsu pārtraukas lauka felšeri savu karjeru, jo viņi ir jau, cienījamā vecumā, jā. Mums ir Galdovska, mums ir Truviena, mums ir Stari un mums ir Daugstes. Bet kā jauniešus pierunāt te nāk? Nē, jo viņiem ir katrā felšera punktā pusslodze, un tas ir pusminimālās algas, piedod man.